Par to neviens šodien nediskutē, ir bijis referendums. Bet ir mums simtiem tūkstoši cilvēku, kam dzimtā valoda ir krievu. Un viņi mājās runā krievu valodā. Un ja sāk runāt, ka kur aizliegs tagad runāt šajā valodā, tā ir sarkanā līnija pat man, kā puisim, kas ir mācījies latviešu skolā, bet uzaugs Ķēngaragā kopā ar krievu bērniem un runāju vairāk krievu valodā nekā latviešu valodā. Tā man ir sarkanā līnija. Es gribu pret to cīnīties, jo es uzskatu, ka laikā, kamēr latvieši un krievi Latvijā tiek sanaidoti, mēs iznīcinām mūsu valsti. Daudzi brauc no šīs Latvijas projām, tāpēc, ka pat ne dēļ ekonomiskā apstākļa, tāpēc, ka viņi nesaprot, kas notiek un kā notiek. Sadala Krievija, tā ir Krievija, Latvija, Latvija. Visi Latvijas pilsoņi ir Latvijas pilsoņi, neatkarīgi no dzimtās valodas. Un mums šodien ir unikāla iespēja, tad, kad bija partijas saskaņa, kas atradās 30 gadus opozīcijā, mēs zinām to, ka viņi nenokļuva varā. Šodien mums ir jāizveido partija, kurā ir latvieši, krievi, visu nacionalitāšu pārstāvji ir apvienojušies, un mēs pārņemam varu. Un mēs veidojam to Latviju tādu, kādu mēs gribam veidot. Ja? Mēs, kas saka, šajā gadījumā skaidrs, ka mēs nemainīsim pamatlietas, kas šeit ir svētas un viss, bet, kā jau teica Vils Kristapāns, viņš bija Sibīrijā. Viņš dzima izsūtījumā pēc Otrā pasaules kara, bet mums šodien ir jāizdara, lai mēs apvienotos. Jo, ja mums būs daudz mazāk, tad piedodiet, tad, kad Rīgā, principā, mēs būsim mazākums, nevis latvieši, bet tie, kas sēž šeit, visi, kas šodien dzīvo, tāpēc, ka Rīga tiks pārpludināta, un tad, kad es viņiem saku, jūs gribat aizliegt cilvēkiem iebraukt